jābūs kāda jāņemāte līgo, līgo, ar ziediem kaisīsim līgo, līgo, jābūs slikta, jābūs barga, līgo, līgo, ar daļiem vadīsim līgo, līgo. Tos mēs visus izpļāvām. Paldies! Mans vārds Laura Līcīte, rekordējā flangā tur pļāpā ģimeņu folkloras kopa, tad rekur šajā flangā ir Ogres Danča klubs, vai ne? Pareizi. Ne tikai šajā. Un arī šajā flangā, un arī šeit, jā, visi, un man prieks visus redzēt, ja jūs gribat pamācīties, jau jūs zinat, un gribat atkārtot dažādas Jāņu dziesmas rotaļas un dančus, jo Jāņu nakts ir, jāiztur neguļot, un kaut kā tā nakts ir jāpavada, lai gan viņa ir īsa, un to vislabāk var padarīt, kopā dziedot, dejojot un rotaļājoties un darot citas severģēlības. Mēs šodien arī padarīsim. Dārs mums ir pildīts labs, tāpēc mēs esam iekšā, bet arī ir ļoti forši lapas, man ir tik, cik ir, tāpēc mums vajadzēs dalīties, un lai gan plakātiņā rakstīts, ka ģimeņu folkloras kopumā mācīs. Ģimeņu folkloras kopā ir bijušas brīvdienas, un mēs arī tiekamies pirmo reizi, tā kā es vairāk tā mācītāja, un jūs līdz dziedātāji. Jums sev ir? Jums? Paņem, jā. Tu no sākums dalīšu tā, lai saprot, man ir lielāka, ne? Nādīgi. Un rekur var paņemt tur vēl krēsliņus. Ja gribas padzērties, tad es zinu, ka no krāna drīkst šeit dzērt. Tā, nākat apsēsties, kur tur var sēdēt, tad pazudēdīšu personāli. Jā. Jā, paliek pāri. Vēl kādam jūs gribat varbūt divi? Mums pirms, jā? Tā. Ja kas, tad šeit ir lapas, un ja jums prasās vēl, tad būs. Un ja kāds sevi jūt muzikāns, un es arī domāju, ka mēs varam panākt uz to dziedāšanu. Plāns ir tāds, mēs sākumā drusku padziedam, iesildam tā teikt balsis, tad mēs paejam rotaļās, un tad mēs finišējam uz augstas nots ar dančiem. Ja kāds sevi jūt muzikāns, tad te man ir tāds groziņš ar dažādiem grabināmajiem, droši var paņemt, paspēlēt, pagrabināt, paritmizēt līdzi. Un ja gribas nākt tuvāk uz to dziedāšanu, tad var nākt arī droši tuvāk. Es nolikšu šeit pagaidām, un lai jums tāda labāka dziedāšana, es aicināšu visus pieceļās kājās un mazliet no to darba dienas noguru nokrata nost. Vai tāds dārzā paspējas pastrādāt, pakratās mazliet un uztais kādu Tad mēs varam pakustināt rokas, pirkstus, jā, izpurināt pirkstus, tā mums tāda enerģija, varam izapļot plecus, kārtīgi, katrs savā tempiņā. Viņam gribas, ļoti labi. Tad mazliet burnus vajag iekustināt, jo ķermenis, kurš ir tāds stīvs un nekustīgs, viņš arī nevar labi dziedāt. Un tā kā man gribās, lai mēs dziedam un uzreiz ir labi, tad mums vajag iesilēt. Vajadzēja sākt dančus? Varbūt jā, bet tad visi atkal aizausušies būs. Bet mēs varam pamīšus, ja jūs jūtat, kad ir pa daudz tā dziedāšana, tad droši sakiet, un mēs iesim uz kustību daļu. Un pēdējais, ko mēs ieelposim 4 reizes tikai caur degunu uz iekšu. Un ar šādu asu kustību, kas izskatīsies šādi. Un visu tu ieelpo, visu ārā. Vēlreiz. Ieziekšas. Un ārā. Un pēdējie 4 uz iekšu. Un ļoti labi. Un vēl mēs varam iekustināt mazliet lūpas. Pirākā. Jā, uz vienu pusi un uz otru pusi. Jā, būs efektīvi, lieti čālaiga. Jā, droši meklē krāslu un varam apsēsties. Jā. Mēs
varbūt iesim secībā, varbūt neiesim secībā. Kas to lai zina? Dziediet līdzi kaut vai nepareizi. Pirmā dziesma sanā cieti Jāņa bērni līgo līgo. Skanēs viņa šādi te. Jāņi ir vieni no tādiem tradīcijām un dziesmām bagātākie un dokumentētākie svētki, par ko mēs varam priecāties. Tas nozīmē, ka latviešiem Jāņi tik tiešām ir vienmēr cauri laikiem bijuši svarīgi un tie ir tikuši svinēti, jo melodijas vien ir vairāk kā 1000 un dziesmu teksti, jeb šīs dainas, šīs četrindītas ir vairāk kā 20,000. Tā kā tur var nevis tikai vienu nakti dziedāt visu nakti, bet veselu Jāņu nedēļu pavisam noteikti dziedāt un nevienu gandrīz neatkārtot. Tā mēs tikai tādu mazu bišķīti padziedāsim ar tām, kas, manuprāt, ir tādas lipīgākās, viegli tās, kuras ir vieglāk atcerēties, varbūt arī nav tik sarežģītākas, jo vispār arī Jāņu dziesmas ir melodiski ļoti tādas plašas, skanīgas, daudzbalsīgas un ļoti, ļoti krāšņas. Otrā dziesma ir Celiesi brālīti, auniesi kājas. Un skan viņa šādi te. Mēģināšu ar koku. Celiesi brālīti, auniesi kājas, līgo, līgo, iesim jānīšus, līgo, līgo, līgo. Celiesi brālīti, auniesi kājas, līgo, līgo, iesim jānīšus, līgo, līgo, līgo.
sevi jūt tādu, sevi zina kā tādu labu dziedātāju, tad uz atkārtojumu var dziedāt Pleciņu augstāk celiesi, brālīti, jauniesi, kājās līgo, līgo. Tas ir piedāvājums, es jūs nepazīstu, un ja jūs to spējat, tad dariet tā, vai varbūt kādā brīdī nenobīstaties, ja iestājus. Aiziet kopā ar kaimiņu puiši, un mēs varētu pavaicināt, ka tikai puiši dzied. Aiziet puiši! Kopai, kaimiņu puiši, līgo, līgo, iesim Jānīti padaudzināti, līgo, līgo. Kopai, kaimiņu puiši, līgo, līgo, iesim Jānīti padaudzināti, līgo, līgo. Kopai, kaimiņu meitas, līgo, līgo, iesim Jānīti padaudzināti, līgo, līgo. Kopai, kaimiņu meitas, līgo, līgo, iesim Jānīti padaudzināti, līgo, līgo. Klausies, Jānīti, kur tevi daudzina, līgo, līgo. Pārēžu ežami, kauceļu ceļiem, līgo, līgo. Klausies, Jānīti, kur tevi daudzina, līgo, līgo. Pārēžu ežami, kauceļu ceļiem, līgo, līgo. Ozolu mežai, tur tevi daudzina, līgo, līgo. Tur tevi daudzina, kronīšus vīno, līgo, līgo. Ozolu mežai, tur tevi daudzina, līgo, līgo. Tur tevi daudzina, kronīšus vīno, līgo, līgo. Nu, brīnišķīgi. To negudu, to mēs atstāsim pēdējo. Laižam tālāk uz ozoliņu tādu lielu resnumiņu. Man ļoti patīk šai dziesmai ir bungu un dūdu grupa Auliņi ar dažādām folkloras kopām un dažādiem novadiem iedziedāju šo dziesmu. Šī dziesma ir viena no populārākajām, jo viņa ir tiešām visos novados, visās dialektos pierakstīta, un tur katrs pantiņš šajā viņu izpildījumā izskan ar citām mēlē, vai ne? Tad tur ir latgalis, tad tur ir sēlī, tad ir kurzemi, un ļoti forši tāds gandrīz izglītojošs materiāls. Un es bērniem bērndārzā rādu, man visi dzied pirmo pantiņu ar plato no kurzemes. Ozoliņi skanēs šādi te. Ozoliņi, līgo, līgo, tavu lielu resnumiņu, līgo, līgo. Ozoliņi, līgo, līgo, tavu lielu resnumiņu, līgo, līgo.
cauri laikiem ir latviešiem, un ne tikai latviešiem ir tāds īpašs koks, pasaules koks, kas mūs savieno ar mūsu senčiem un ozoli. Mums ir gana daudz dižozola, un es iesaku tiešām Jāņos aiziet pie ozola, sarunāties, varbūt palūgt kaut ko, iedot pretī dziesmu, nodziedāt dziesmu, iedot kādu ziedojumu, labu vārdu, un pretī palūgt, varbūt, es bērniem stāstu, lai piepildu vēlēšanos, bet es domāju, lai atsūta kādu senči caur ozolu, atsūta kādu gudru ziņu, jo ozoli tiešām ir diži, un diži ar to, ka viņi ir redzējuši un dzirdējuši vairāk par mums, un paliks vēl pēc mums un stāstīs par to, ko mēs šeit darījām. Viņi ir tādi mūsu dzīves liecinieki. Nu, lūk, un ķeramies klāt Ziķānīti Varabugas. Un es, lai mēs redzētu, ka katra dziesma nav salauzāta ar tekstiem, mēs divus no pantiņiem dziedāsim ar vienu melodiju, un pēc tam nākamos divus pantiņus mēs padziedāsim ar citu melodiju. Pirmā melodija būs tāda skopas. Cerams, kāds arī dzirdēs būs ar vienās. Ziķānīti Varabungas līgo, līgo, sakur Jāņa uguntiņu līgo. Ziķānīti Varabungas līgo, līgo, sakur Jāņa uguntiņu līgo. Lai sanāca Jāņa bērni līgo, līgo, to maliņu maliņami līgo. Lai sanāca Jāņa bērni līgo, līgo, to maliņu maliņami līgo. Kur ir lielu Jāņu guni līgo, līgo, Jāņa dienas vakarā ir līgo. Kur ir lielu Jāņu guni līgo, līgo, Jāņu dienas vakarā ir līgo. Jāņa bērni samirkuši līgo, līgo, Jāņa zāles lasīdami līgo. Jāņa bērni samirkuši līgo, līgo, Jāņa zāles lasīdami līgo. Liekam komatu. Un nākamā melodija, ko mēs pamēģināsim, būs šāda te. Šķilu guni, putu guni, līgo, līgo, pašā Jāņu vakarā ir līgo, līgo, pašā Jāņu vakarā ir līgo. Stop, šeit ir jābūt uzmanīgam. Tātad mēs dziedam divu rindīti, bet mēs nodziedam pirmo rindu, otro rindu un atkārtojam tikai otro rindu, tikai vienu līgo. Mazliet, mēs te mazliet jauksimies, bet tas ir normāli, ja? Mēģinam vēlreiz, tātad būs šķilu guni, putu guni, līgo, līgo, pašā Jāņu vakarā ir līgo, līgo, pašā Jāņu vakarā ir līgo. Un ejam tālāk, ja? Mums kopā izdosies. Jā, un teksts arī tāds, šeit ir varbūt tāds, kas mazāk dzirdētāks, es ir paņemšu augstāk. Gatavi? Jā. Šķilu guni, putu guni, līgo, līgo, pašā Jāņu vakarā ir līgo, līgo, pašā Jāņu vakarā ir līgo. Putu kā ienaidiņu līgo, līgo, no maliņu maliņām ir līgo, līgo, no maliņu maliņām ir līgo. Redzi gaši Jāņu gune līgo, līgo, kāde viņi novadini līgo, līgo, kāde viņi novadini līgo, kāde viņi novadini līgo, līgo, līdz saulītē tas ir līgo, līgo, līdz saulītē tas ir līgo. Super. Un tad tā pēdējā, kas bija tur pa vidu, neguļu Jānīšu nakti,
Šī savukārt ir ļoti pateicīga ar to, ka tur viņi var dziedāt kaut miljonus reižu pēc kārtas un nomainās tikai viens vārds. Un es iespējams kādam pajautāšu priekšlikumu šiem te vārdiem, tāpēc katrs var padomāt savu versiju, un ja kādam ir laba, tad paši var skaļi jau māt ar roku un teikt, ka es jau zinu, un es nociedāšu to vienu vārdu. Sāksim ar, tas tur pirmais ir rakstīts, vēl, lai mani miezīšu vēlreiz. Skan šādi. Neguļu, Jāniša naktī līgo, lai mani miezīši vēl drebekli līgo. Neguļu, Jāniša naktī līgo, lai mani rudzīši vēl drebekli līgo. Skoliņa. Lai mana skoliņa. Lai mana skoliņa vēl drebeks līgo, neguļu, Jāniša naktī līgo, lai mana vēl drebeks līgo, un sāsimies vienā lielā apgabaliņā. Sāksim ar Rindaru, Dandaru, Ozoliņi. Paldies! Un mēs pagriežamies pa labi, bet, lai mēs sāktu iet, mums vajag lakstīgavas. Pirmajā tūrē mēs ieliksim vienu lielu lakstīgavu un vienu mazu lakstīgavu, un tas būs dāmas. Vai kāds ir brīvprātīgais? Vai man ir jāieliek? Mēs varam būt fakti. Labi, brīnišķīgi. Ļoti labi. Parasti šajā rotaļā iet ārpusē, bet tā kā mums ir ierobežota vieta, tad jūs pa iekšpusīti staigāsiet, ja? Jums ir vienkārši jāpastaigājās. Pretējā virzienā, jā. Padosim. Aiziet. Dindaru, dandaru, ozoliņi, dindaru, dandaru, ozoliņi, visi davi zāriņi, zīlišu pilni, visi davi zāriņi, zīlišu pilni, izgāju lasīt, apsamaldijosi, izgāju lasīt, apsamaldijosi, ai, dieva dēliņi, vēdami cauri, ai, dieva dēliņi, vēdami cauri.
priekšpusē pa perimetru uz vienas kājas. Pa apli, ja? Mēģinām paši. Paldies, ielieciet tādus puišus vietā. Puišus? Jā. Tieši tā, puiši ir tieši vēl mas. Nē, tur tie puiši ir aiziet ar savām darīšanām. Puiši ir ar savām darīšanām? Jā. Ko viens puisis rada tiešām? Un tu iesi kā vēl viens puisis? Nē? Jūs aizteicies, kas ir? Es paņemšu video, piespēlēšu vidoli, muzikantiem. Mēs kā? Mēs paņem sausu. Lai draudzeņu šitam aiziet, griežam pa labi un sākam. Pēdējā tūri, pēc tam mēs ķersimies brūtāk un brūtējā. Šeit vajadzēs mums sadalīties divās aptuveni līdzīgās daļās. Es teiktu, ka mēs kaut kur šeit dalāmies. Jūs uztaisat un nākam uztaisam vienu apli. Jūs esat viens aplītis. Jūs esat aplītis. Tā, 2, 4, 6, 10, 2, 4, 6. Un jūs nākat aplītī apkārt šim aplītim. Jūs panākat drusku uz visu cīti, un jūs nākat apkārt. Jā. Nāk, ja vēl jūs nāk vēl sveiki, tad jūs panāk vidējā aplītī. Jūs uzreiz uzrostam, jā? Vidējā aplītī. Jā. Un rotaļā būs, mēs dziedāsim Lielais Jānis Kalniņās, triķē savu izskaptiņu. Lielais Jānis Kalniņās, triķē savu izskaptiņu, triņāni, triņš Jāni savu izskaptiņu. Tas nav patīk būtiski, ko mēs dziedāsim, bet es ielikšu kādu par galveno. Kurš grib būt galvenais pirmajā reizē? Bet no ārējā.
no ārējā, kāds Māris būs galvenais, Māris zina, kas jādara, ja? Tātad ārējais, viss ir mainīgs, ceļš Jāņu laikā saulīte, ir uzkāpusi augstākajā kalnā, un viņa tad no kalna sāks ripot lejā, un tāpēc mēs arī to parādam rotaļās. Iekšējais aplis pēc brīža kļūst par ārējo apli. Darīsim tā, tie, kas šobrīd stāv ārā, klausās tikai ārā stāvšana. Jūs visu laiku, pilnīgi visu laiku iesiet pa labi, visu rotaļu. Vienalga, kas notiks, jūs iesiet pa labi. Savukārt, tie, kas ir iekšā, jūs visu laiku iesiet pa kreisi. Māri, Es domāju, ka iekšējais šķeļ. Jā, iekšējais šķeļ. Iekšējais šķeļ. Jā, pirmēreiz pareizi. Jā, tad tu esi galvenā. Un pēc tam, tad, kad tu būsi vidū, tad Māri, tu būsi galvenās. Jā, pareizi, jā. Kojies, jā? Kas bija? Melodiši zini? Jā, nu tad aiziet. Lielas jaunas galvenājas, tīties savu izskatī. Lielas jaunas galvenājas, tīties savu izskatī. Brīņāni, brīņāni, brīņāni izskatī. Brīņāni, brīņāni, brīņāni izskatī. Jakulāvi reiz trīs izskatīņām es garnēs. Jakulāvi reiz trīs izskatīņām es garnēs. Brīņāni, brīņāni, brīņāni izskatī. Brīņāni, brīņāni, brīņāni izskatī. Lielas jaunas, mazas mazas jaunas, veidojājas, laisa savu sapuli. Tais jāni, tais jāni, tais jāni sapuli. Tais jāni, tais jāni, tais jāni sapuli. Ja tu labi netaisīsi sapuli, te neskanēs. Ja tu labi netaisīsi sapuli, te neskanēs. Tais jāni, tais jāni, tais jāni sapuli. Tais jāni, tais jāni, tais jāni sapuli. Meitenīte, zilācīte, takurjāni sapuli. Meitenīte, zilācīte, takurjāni sapuli. Tori zini, takurjāni sapuli. Tori zini, takurjāni sapuli. Ja tu labi neturēsi sapuli, te neskanēs. Ja tu labi neturēsi sapuli, te neskanēs. Tur meiti, takurjāni sapuli. Tur meiti, takurjāni sapuli. Pēdējā rotaļa, pēc tam pārējot uz dačiem, būs šurp Jāņa bērni. Tie, kas bija vidējā aplītī, sanāk sastājas te garā rindā ar sienu. Tie, kas bija ārējā aplī tagad, ja? Tie nāk šeit. Garā rindā. Tā. Tā neviena atskaits, un mums ir vēl un es man liekas pastumšu mazlietiņās šito solu. Zin kā? Jā, es paņemšu. Rotaļa būs sekojoša. Pats ir kurš ir gājis šurp Jāņa bērnu, kas zina šurp Jāņa bērnu. Daļa zina ļoti labi. Rotaļa ir divās daļās. Pirmā daļa ir visu laiku vienu tādu pati. Otrā daļa visu laiku mainās, un tās ir dažādas. Tiksim galā ar pirmo daļu un nemainīgo daļu.
Jāiemācās solis 1, 2, 3 klāt. Mēs iesim 3 soļus uz priekšu, klāt, un tad 3 soļus uz apkārt. Mēģinot noturēt taisnu rindu, un pie tā klāt mēs paklausīsimies cieņpilni tiem, kas stāv pretī. Otiņam ar pišķiņām vien klāt, lai viņi neuzskāp virsū, vai arī mamma viņš neuzskāp virsū, ja? Un pamēģinām visi kaut kas tieši rocīt. Un mēs iesim viens otram pretī, 3 soļus. Saņem vidējus soļus, lai nav, lai mums līdzīgi iet, ja? Mēģinām 3, un otrā daļa ir dažādas stūres. Katreiz tas, kas galvenais mums ir jāatcerās, mums ir šeit. Tas, kas jums būs jādara, visu laiku operatīvi jābīdās. Tātad visi, kas šeit stāv, jūs dziedāsiet un jūs bīdīsieties uz šo galu visu laiku, vienalga kāda ir tūra, lielākoties, ja nebūs jābīdās uz pateikt. Atbīdīsieties līdz šejienei, un tad jūs veiksiet kaut kādu darbību. Pirmajā reizē šī darbība būs galvas. Man pretī stāvēji, mēs ar Ulu parādīsim, mēs leksim galopu, un mēs leksim līdz galā, un es aiziešu savas rindas galā, un Ula paliks savas rindas galā. Atpakaļ mēs neleksim, ja? Un tas izskatīsies šādi. Visi pārējie jau sāks bīdīties šurp, un līdz to tie, kas ir kļuvuši par pirmajiem, viņi arī lec galopu, ja? Nu, mēģināsim to tā draudzīgi izdarīt, ja? Aiziet! Sarežģītāk, ļoti labi. Otrā tūra sāksies strautiņš. Mēs uzreiz sajam kopā, abas rindas pārdījus šos priekšu. 1, 2, un paceļam uztaisam tiltiņu. Tā, lai var izlist cauri, ja? Ar pretī stāvu. Ja kādam galīgi nav, neviens tad viņš tā pats, ja? Sakiet, man nav mājas palīdzēšu, ja? Nu, kur te kādam nav? Atradāt? Tev nav, vēl kādam nav? Nāc šeit priekšā, es palīdzēšu, jo es tad būšu vadītāji, es palīdzēšu. Reka, jūs varat pabīdīties. Nē, tu vari reka dot klausītiem. Un jūs uzdevums ir atkal līdz ko jūs līdīsiet cauri, nodīšu, ja? Es esmu priekšā, tikko es nāku savu pārību. Es lienu cauri, es izdevu cauri līdz galām. Un es nostājos atkal savā pusē un paceļu rokas tiltiņā. Un visi pārējie visu laiku atkal bīdās, mēs jau no pirmās nots bīdamies un dziedam pēdērītas, bīdzelīs, jāgāja, bekas savas labi, 2 priekšas, nē, bekas. Jums kā skāpiņam? Nē, es noteikti.
4. Pabīti mēs, lai visiem pēdējiem. Un. Sūtņāja bērni, dziedāsim tīrumā, dziedāsim skāri, līdz vēlam vakaram. Varbūt ir kādas idejas brīnišķīgas, kādu tūri mēs iesim. Kristīna jau zina. Mēs visi nostājamies šādi pa pāriem un pretējais pirmais pāris, piemēram, pauks. Tieši pats, tikai tiltiņš iet pāri. Kas nākamais nāk iet pāri, un pārējiem vispār. Jā, ideāli. Tieši tāds, tā kā strautiņš tikai jāapgriezti, jā? Viss atkal 2 soļus priekšu. Un sadodamies ar savu pretī stāvošo, bet... Pirmais apakals. Viņi nāk tikai augšu, Tiltiņu taisam, jūs pagriežaties līdz kopstam. Nē, jūs nākat visi uz priekšu, bet tas, kurš ir atnācis te pirmais, viņš pagriežas un iet pāri jums ar savu tiltiņu, jā? Tagad jūs visi līdīsiet reizē. Jā, un jums visiem ir jāspiežās cauri šim skaistiem tiltiņam, jā? Sapratāt? Nu, mēģi, aiziet. Pabeigsimies ar kaut ko citu, bet šis jums izdevās pārāk labi, tāpēc mēs kaut ko vēl sarežģīsim. Visi atkal 2 soļus uz priekšu, sadodas rokās ar savu pārīti un seko impulsam, tas sauksies aušanās, vai ne? Vienreiz jūs būsiet augšā, otrais lejā, vienreiz augšā, otrais lejā, augšā, lejā, augšā, lejā. Šo daram tā nesteidzīgi, lai pašiem nesaputrojas, lai paspētu palīdzēt, jā? Viņš to nedabūsim atnāk. Nevar manā vietā? Atnāk, lai manā vietā padot. Mēs neiziesim. Jūs sakat, jā, aiziet. Aidīme tie, kas uz šīm
būt liela balība. Dziedinē jau visi, aiziet! Jā, lai izveidinātu, un tad ķersimies klāt dančiem, varbūt vēl kaut ko patīcāsim. Tā, paši, ka mums vēl pievienojas vēl kāds. Es domāju, ka mēs tos grēzus, kam negribās cienāties, ko var pabīdīt tos grēzus ārpus, lai mums vairāk iepasam. Meklējiet pa pāriem tās. Mēs pa pāriem iesim pa viens otram.
lai mēs apmēram orientējam, kaut ko varat nodemonstrēt, lai mēs... Jo ir ļoti šaubs un droši nevar redzēt kaut ko citādi kājā. Kāpēc pirksgals 1, 2, 3? 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 Un griežam. Tad vēlreiz tāpēc. Jā. Nu, pamēģināt. Jā.
Tāda atpūtas teikt. atkal viena jāstrā, deja pērkonītes sirdsinājumu.
Tas būs grand fināla. Grand fināla pēdējais dances pievienojas, kurš vēl un kurš nevar. Vai pārkūs var? Nu, jā, ja būs gribēšana, tad uz visakiem. Kurš balso par cūkām? Kurš par pārkūkām? Labi, lai iet cūkas. Es vēl varēju pakastēt. Divi māji kopā. Stājamies pa 4! Stājamies pa 4! Var arī pa 5, ja kas vai pa 6, ja? Jā. Un izritoties, lai jūs viens otru varbūt banāties, viņš kaut kur jāvajag. Un tie, kas nezin, kustība būs lacu, lac, 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 un tad sasit lausas, izstiep labās rokas un griežas labajās, labajās, labajās ļoti izbrīd. Sasit lausas un griežajās. Hop, 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 un no sākas. Varbūt pirmā reize tā piši lēnām, un tad var to teikt. Palējām. Ir tā lēnām. Paldies visiem skolotājiem, rādītājiem, zinātājiem, un lai jums brīnišķīgi svētki, tiekamies, kad tiekamies. Paldies, 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 Dievs jums atdos citos ar viņu, Dievs jums atdos citos ar viņu, ar ruziem, ar miežiem, ar maziem bērniņiem, ar ruziem, ar miežiem, ar maziem bērniņiem. Un tie, kas grib turpināt šādā garā, tad trešdienu vakaros, sākot
ar rudeni, ģimeņu folkloras kopā, gaida savā pulkā, var nākt droši dziedāt un dancot ar mums šeit pat šajā vietā. Reklāmas. Vai arī nākt uz danču. Vai arī nākt uz danču. Vai mums nogalvēs. Dančiem kopā. Tikai danču. Trešdien ģimenēm kopā. Tā mēs augsim. Un pēc tam trešdienās pie lauva. Jā, pirmdienās dejojam, trešdienās dziedam. Yes. Kaut ko vēl vajag piekdienā jūtu. Jā. Tad mājās jāpatrīdzē. Piekdienā var spēlēt. Jā, klausies. Super. Labi, uzreiz.